Sveiki, skatītāji! Moderna pilsēta, manuprāt, nozīmē daudz riteņbraucēju, labi attīstīts sabiedriskais transports un arī dažas automašīnas. To visu kopumā varētu apzīmēt kā zaļo mobilitāti. Un kādi ir zaļās mobilitātes pamatelementi un kādi saistība ar nekustamo īpašumu? To izstāstīs Nikita Gorbatko. Zaļā mobilitāte paredz vairākus stratēģijas virzienus kopējā zaļās mobilitātes attīstībā. Viens no tiem, kā jau Jānis minēja, ir velo un velo infrastruktūras attīstība. Otrs noteikti ir zaļa sabiedriskā transporta attīstība. Un trešais nenoliedzami ir e-mobilitāte, jeb vieglo un komerc transportu elektrificēšana, jeb pārēja uz alternatīvām degvielām. Šodien mēs atrodamies darījuma centrā Jaunā Teika, kas pieder nekustamā īpašuma investīciju fondam Eften Capital, kur sadarbībā ar Electrum Drive tika attīstīti 28 uzlādes punkti publiskai lietošanai. Atbilstoši Ceļa satiksmes drošības direkcijas datiem, šī gada griezumā elektroauto uzlādes skaits Latvijā ir kāpis eksponenciāli par 33%. Uz doto brīdi Latvijā ir virs 5200 elektroauto, kur aptuveni 50% atrodas Rīgā un 50% atrodas reģionos. Prognozes liecina, ka līdz 2030. gada beigām Latvijā būs ap 60 000 elektroauto. Tātad uz doto brīdi mums ir 5300 elektroauto ar aptuveno skaitu 500 publiski pieejami elektroauto uzlādes punktu. Tad ir jautājums, kur tad lādēt tos nākotnē potenciālos 60 000 elektroauto? Cik tad mums ir punktu nepieciešami? Vai tie visi ir lēnas uzlādes, vidējādas uzlādes, ātras vai ļoti ātras? Līdz ar to elektroauto uzlādes infrastruktūras un pakalpojumu nodrošinātājiem ir tik tiešām ļoti liela atbildība sekot tendencēm elektroauto uzlādes skaita kāpumu valstī un nodrošināt šo lielo skaita pieprasījumu. Šobrīd tirgu ir pieejami vairāki risinājumi, lai nodrošinātu elektroauto uzlādes infrastruktūru. No lēnas 7, 11, 22 kW maņstrāvas uz ātru, kas ir 50 un 100 kW līdzstrāvu, uz ļoti ātru, kas ir 150, 200 kW līdzstrāvas uzlādes iekārtas, līdz hyperātrām, kas ir 300 un virs. Un līdz ar to nekustamā īpašuma attīstītājiem ir ļoti svarīgi jau domāt par šo nākotnes un jau tagadnes kritisko infrastruktūru jau šobrīd. Visizdevīgāk šo ir plānot projektēšanas vai tehniskā projekta izstrādes stadijā, lai izbūvētu nepieciešamo pieslēgumu, kas ir saistīts ar elektroenerģijas papildus jaudām, izbūvēt nepieciešamos zemes darbus, ieliekot gofras, kur tiks ievilkti kabeļi, izbūvēt potenciālās elektroauto uzlādes iekārtu pamatnes, lai pēc tam elektroauto uzlādes pakalpojumu nodrošinātājiem tas darbs būtu ļoti elementārs, tīri atbraukt un pieslēgt savu uzlādes iekārtu, jo pieprasījums jau būs sasniedzis nepieciešamo līmeni. Zaļās mobilitātes pamatprincipi ir velo infrastruktūras attīstība, zaļa sabiedriskā transporta attīstība un arī alternatīvo degvielu jeb e-transporta infrastruktūras un skaita palielināšana valstī. Es lielāko daļu savas dzīves esmu nodzīvojis Kopenhāgenā, kur man pēdējo 10 gadu griezumā bija palēmējies redzēt šo transformāciju, kā maza industriāla pilsēta ir veikusi kārdinālas izmaiņas, lai sasniegtu savus CO2 nulle mērķus uz 2050. gadu. Es esmu manījis, kā tiek būvēti 500 km augsti kvalitatīvas velo infrastruktūras gadā, lai cilvēki varētu pāriet uz veselīgu, dabai draudzīgu, izmaksu zemu pārvietošanās transporta līdzekļu, tādu kā velosipēds. Mūsdienās ir pieejami arī citi, protams, mikromobilitātes rīki, e-skūteri, e-skateboardi un citi. Es esmu manījis pēdējos 10 gadus Kopenhāgenā, kā tiek attīstīts sabiedriskā transporta infrastruktūra. Tie ir pilnīgi jaunas izbūvētas tramvaja līnijas, metro līnijas, kuras sēdz pilnībā visu pilsētu, iekšējie vilcienu sakari. Un, protams, ar sabiedrisko transportu pārvietoties, es vienmēr arī varu ņemt savu mikromobilitātes draugu līdzi, proti velosipēdu. Tas viss ir redzēts un tas viss ir viegli izdarāms. Un es ļoti ceru, ka arī pie mums šeit Rīgā mēs drīz varēsim lepni, zaļi, viegli, bez īpašas piepūles pārvietoties ar zaļiem transporta līdzekļiem.